Esiet sveicināti, dārgie LV Basketbols YouTube kanāla skatītāji un klausītāji. Mans vārds ir Kristians Dilāns, un mēs turpinam ekskluzīvas sarunas ar Latvijas basketbola nākamajām zvaigznēm sadarbībā ar Latvijas Basketbola Savienību. Un šodien man pievienojies Gustavs Vilcāns, Latvijas U16 izlases un arī Dubajas Basketbola akadēmijas audzēknis. Čau, Gustav, kā tev iet? Čau. Man ļoti labi, ir lieliska pieredze jau sākt šo nometni, gatavīšanos pasaules Eiropas čempiem. Un prieks te būt. Brīdī, kad runājam līdz Eiropas čempionātam atlikušas 10 dienas, kā tu vērtētu to, cik jūs esat gatavi šobrīd? Kas vēl jāizdara, varbūt, jo priekšā tomēr arī Baltijas kausa vēl? Es domāju, tās pirmā spēle kopā bija ļoti tāda, kā nav pieredze ar šiem cilvēkiem tieši komandas biedriem spēlēt. Vietā ar saspringtu nebija. Es teiktu, pat diezgan slikta tā spēle bija, bet tagad tās nākamās 4, kas ir bijušas, jau stipri labāk ir tā sadarbība, komandas spēle. Domāju, pēc nākamajām Baltijas kausam, domāju, ka pasaules čempioni jau būs ļoti labi. Otrā vasara ar Latvijas U16 izlasi tev, kā tu vari salīdzināt pagājušo vasaru ar šo? Kas varbūt ir tās lielākās atšķirības, ja neskaitam to, ka varbūt lielākā daļa komandas biedri ir nomainījušies? Es teiktu, ka tieši ka man tagad vajag vairāk kā līderiem, nevis kā jauniem, palīdzēt tiem, kas ir šeit pirmo reizi. Arī mums ir 11 gadi, kas jaunāki, palīdzēt viņiem ievesties šajā visā. Tev, Markusam un Benģijam jau ir viena Eiropas čempionāta pieredze, pārējiem tādas nav. Kas, tavuprāt, ir tās lietas, ko jūs varat iedot pārējiem komandas biedriem, lai palīdzētu? Tieši pat pirms tā Eiropas čempionāta, kad noteikti kādam varbūt trīcēs kājas, kāds būs vairāk satraucies? Domāju, pārliecību, vienkārši atbalstu. Pat ja metiens ir garām, vienkārši atbalstīt, pateikt labs metiens, iedot 5. Viņam tam komandas biedram būs laba apziņa par to, un viņš turpinās mest, un tad jau būs labi. Paejam mazliet atpakaļ pie tava ceļa paša sākuma. Cik gados un kāpēc tu sāc trenēties basketbolā? Es sāku basketbolu trenēties 6 gados. Es biju ļoti aktīvs sportos, mēģināju dažādus, un basketbols bija tieši tas, kas palika ar mani un bija mana sirdslieta. Ogrē, vai ne? Jā, Ogrē tas bija. Un kurš bija pirmais treneris? Pirmais treneris bija Māra Šūtela. Jau pieminēja arī tos citus sporta veidus. Kas bija tie citi sporta veidi, kas varbūt tur neaizrāva tik ļoti? Citi sporta veidi bija futbols, florbols, hokejs. Tieši nejūtās tas tieši mans. Basketbolā bija tieši, šitais būs manējais. 14 gadu vecumā tu pārcelies uz Dubaju viens pats, kā es saprotu. Kā vispār parādās šāda iespēja? Es parādīju sev labi Latvijas līgā, arī Eiropas jaunatnes līgā. Man parādījās piedāvājumi. Dubaja bija no manā skatu punktā labākā opcija man tajā brīdī. Bija arī kaut kādi citi piedāvājumi? Bija citi piedāvājumi, bet tieši Dubaja, manuprāt, bija labākā opcija. Bet kas, tavuprāt, bija tās lietas, kas, es pieļauju, tas lēmums tika pieņemts kopīgi ar ģimeni? Kāpēc nolēmāt izmantot to iespēju 14 gados tieši doties uz Dubaju? Tas tomēr, kā parasti ierasts, ka dodās uz Spāniju vai uz Itāliju, tagad uz Dubaju uz pilnīgi jaunu projektu. Es domāju, ka mums bija sakars Dubajā, jau mans aģents dzīvo Dubajā, tur bija labi sakari ar to klubu. Un tas jauns projekts, mēs gribējām būt daļa no tā. Viņiem arī bija tur labi treneri jau, un viss stāvs, saucamais, tur bija. Pastāst, kāda izskatās tava dzīve Dubajas akadēmijā, treniņu, skola, sadzīve? Kāda izskatās varbūt tāda standarta diena, atrodoties tur? Standarta diena būs no rīta kaut kādos ap 6:30 ceļos brokastis un uz skolu. Tad ir skola, ja ir treniņš tajā dienā, tad kaut kādā brīdī no skolas brauc uz treniņu individuālo no rīta. Ja nav, tad ir pilna diena līdz, man liekas, 2:30 skola. Tad mums ir kaut kāda atbrauc no skolas, ir pusdienas, kādas 2 stundas brīvas. Tad ir komandas treniņš visiem kopā, kas ir līdz kādiem 8, 9. Un tad jau taisos gulēt kaut kādos 10, 11. Bet es pieļauju, tā ir kaut kāda starptautiskā skola, kurā tu mācies? Jā, es mācos
amerikāņu sistēmas skolā. Ar Dālbertānu arī sanāk ikdienā kaut kur, vai vispār ar lielo komandu kaut kur pārklājās jūsu tie kalendāri? Pat šajā sezonā bija retāk, pirmajā bija bišķi vairāk, ka sanāca arī ar pirmo komandu trenēties, kad bija viņiem traumas, vajadzēja palīdzēt treniņos. Šo sezonu bišķi mazāk bija, arī viņiem ļoti daudz saspringts schedules bija, nebija tik daudz iespējas, bet sanāk saskarsmē. Viņš kā mentors man ir palīdz, kā šo visu izdzīvot. Un kas ir tas, kur jūs dzīvojat? Tās ir nosacīti tā saucamās kojas, kopmītnes vai tie, nezinu, dzīvoklīši? Kas ir tas, kur jūs esat? Vai kopā ar komandas biedriem? Jā, katrs istabiņā ar komandas biedriem, mēs dzīvojam pa 2, tā kā vairāk sporta viesnīca skaitās. Istabiņā pa 2 ir virtuve, atsevišķas telpas, tur dolīt diezgan, domāju. Zinu, ka jūs spēlējat arī jauniešu Adrijas līgā, bet tas ir tāds tā kā sabraukumos balstīts turnīrs. Līdzīgi kā arī ANGT, jeb jauniešu Eirolīga pāris reizes sezonā, kur jūs spēlējat ikdienā un kāds varbūt ir tas pretinieku līmenis? Ikdienā sanāk spēlēt, mēs spēlējam Dubajā pieaugušo līgā. Sanāk, tas ir visvairāk ikdienas pretinieks. Un ir arī sarunātās spēles ar jaunatnes komandām Dubajā un arī Eiropā. Ir sarunāti tie turnīri, spēles. Kāds ir tas pretinieku līmenis tur tajā Dubajā, attiecīgi tajā pieaugušo līgā? Tie ir amatieri vai tur ir kādi leģionāri? Lielākā daļa ir kaut kādi vecāki leģionāri no Amerikas, kas ir atbraukuši tikai vairāk, teikt, kā naudas dēļ. Tur sanāk ex-G League playeriem spēlēt, un ir arī tā saucamie vietējie, kas ir no tā reģiona. Pagājušās sezonas sākumā viena no tādām prominentākajām Eiropas jauno talantu vērtētāju organizācijām Eurohopes savā rangā tevi ierindojas starp 5 talantīgākajiem Eiropā, kuri dzimuši 2010. gadā. Ko tev tas nozīmē, šāds novērtējums? Es biju priecīgs par to, bet tāpat tas ir tikai mans karjeras sākums. Priecājos tajā brīdī, bet turpināju strādāt. Tas vēl nav nekas sasniegts, bet priecīgs biju par to. Kurš vispār ir tas brīdis, kurā tu saproti, ka tu vēlies doties tajā profesionālā basketbolista ceļā? Tas ir tas, kad tu pieņem lēmumu doties uz Dubaju? Es saku, ka kādu gadu pirms man likās, ka es Latvijā jau spēlēju labā līmenī, pie gadu vecākiem arī. Es domāju, tagad varbūt vajag vairāk iesprings tieši šis ir tas, ko es gribu darīt visu savu dzīvi. Kas varbūt vispār bija grūtākais pārceļoties uz Dubaju, tieši varbūt kaut vai sadzīviski tajos pirmajos mēnešos, pirmajā sezonā? Jo tu taču aizbrauc pilnīgi viens pats. Jā, aizbrauc pilnīgi viens, jā. Tas kā ģimenes trūkums tieši viens pats pirmo reizi, bet treneri Dubajā un komandas biedri tieši palīdzēja to omulīgumu sajust, lai nav tā, ka esi vientuļš. Kā bija, kas tas bija par mēnesi, šķiet tas bija marts, kad sākās problēmas, ģeopolitiskās problēmas. Jūs palikāt tur uz vietas, jūs kaut kur evakuēja. Kā tu redzēji to situāciju? Mēs braucām uz Bosniju, Sarajevu. Mums sanāca, ka tur mēs nodzīvojām līdz jūnija sākumam, maija beigas, jūnija sākumam, kāds 3 mēnešus. Sanāca treniņi tur. Divreiz dienā treniņi, skola attālināti. Tas bija brīdī šoks, bet ar laiku jau pieredzi, un tad jau nebija tik traki vairāk. Sanāk tieši tāpat kā arī lielā komanda. Jā, mēs sekojām komandai. Tu esi ļoti daudzpusīgs spēlētājs. Esam redzējuši tevi arī darbībā dažādās pozīcijās, bet kurā pozīcijā tu pats jūties visērtāk? Es domāju, ka visērtāks jūtos kā kaut kāds malējais, kaut kāds 2-3, kas var ņemt bumbu, bet var arī spēlēt bez tās un ceikt visas pozīcijas, kas nepieciešams. Tas 2-3 arī tā ir tā pozīcija, kurā tu sev redzi spēlējumu nākotnē? Es domāju, ka jā, tas arī ir, kā es plānoju. Es domāju, ka tas arī būs varbūt epizodiski kā 4, bet tas mazāk tā. Jau mazliet arī pieskārāmies Eiropas čempionātam. Tas tev būs 2. Ko tev nozīmē pārstāvēt Latvijas izlasi un vilkt to krēklu, kur ir tās 3 zvaigznes uz krūtīm? Tas liels gods tagad jaunatnē
cerams, ka nākotnē arī pie U18 un arī pie lielās izlases. Tas ir tiešām gods pārstāvēt savu valsts. Negribētu neko citu darīt. Man mazāk svarīgi ir kluba tituli un vairāk tieši izlase būtu svarīga. Kas ir vispār tev pirmā atmiņa par Latvijas izlasi? Visticamāk, protams, par pieaugušo izlasi. Ko tu atceries tad, kad tu iedomājies Latvijas izlasi? Varbūt tas ir kāda spēle, kāds īpašs čempionāts? Es domāju, ka pirmā spēle, uz kuras biju klātienē, tas bija nepateikšu gadu, bet bija diezgan sen. Bija junior NBA. Mēs tikām finālā un tikām uz spēli skatīties, man liekas, pret Bosniju tieši tas bija. Tur ļoti tuvā spēlē, tur, man liekas, pēdējā metienā kaut kādā 2 punktu spēlē uzvara bija. Tas ir tieši tas, kas man atmiņā paliek. Kur ir tie spēlētāji, kuriem tu visvairāk seko līdzi? Gan varbūt no latviešiem, gan arī no ārzemniekiem, no Eirolīgas džekiem, no NBA spēlētājiem? Tagad vairāk tieši savam klubam Dubajai, tur Dāvim Bērtānam, Makinlijam Raitam, tam visam klubam, bet arī ārpus ir Mario Hezoņa, domāju, man līdzīgs spēlētājs, tā kā 3 labs metiens var draivot, daudzpusīgs spēlētājs. No latviešiem tikai Dāvis vai varbūt arī vēl kāds cits? Ir, protams, citi, Rodions, Kuruts, Kristaps, NBA arī ir ļoti sekoja visam līdzi. Kas ir tas, ko tu vēlies basketbolā sasniegt tuvākajos gados, teiksim, līdz U20 vecumam? Es domāju, ka jaunatnes medaļa ar Latvijas izlasi U16, U18, domāju, tas būtu tiešām labs panākums. Un tad noslēgumā jau laikam sapratu atbildi, bet varbūt ir vēl kas cits. Ko novēlēt tev un Latvijas U16 izlasē Eiropas čempionātā? Panākums, enerģiju un veiksmi spēlēs. Super, paldies, Gustav. Paldies.